Hārlands Sanders nopūtās, vēl vienas restorāna durvis aizvērās viņa cerību pilnās sejas priekšā. Viņš maigi nolika savu paraugu trauku, kas bija piepildīts ar viņa slavenajām veģetārajām pupiņu kotletēm, atpakaļ savā nodilušajā somā. Tas bija simtais atteikums, pazīstama rūgta garša, kas pavadīja viņa rūpīgi izstrādātās receptes aromātu. Viņa vecā automašīna, uzticams pavadonis, dūca pa putekļainiem ceļiem, vedot ne tikai Hārlandu, bet arī sapņu saviem izbalējušajiem sēdekļiem. Hārlands, labsirdīgs vīrs ar apņēmīgu mirdzumu acīs, bieži sāka savu piedāvājumu ar siltu smaidu. Pamēģiniet to, draugs, viņš teiktu, pasniedzot svaigi pagatavotu kotleti. Tas ir gatavots ar mīlestību un slepenu garšaugu maisījumu. Lielākā daļa īpašnieku viņu aplūkoja ar aizdomām, pārāk aizņemti vai pārāk iesakņojušies savos ieradumos. Izskatās interesanti, bet mūsu ēdienkarte ir pilna, rūpīšs vīrietis atmeta, atvairīdams viņu. Cilvēki grib gaļu, nevis pupiņu kotletes, paziņoja cits, gandrīz to pat nepagašojot. Katrs bija neliels sloks uz viņa sirdi, bet Hārlands atteicās ļaut tam sagraut viņa garu. Viņš atcerējās savu dārgo sievu Klaudiju, kura viņam teica: Hārland, tava recepte ir dāvana. Neļauj dažām aizvērtām durvīm tevi apturēt. Viņas vārdi bija kā degviela viņa nogurušajai dvēselei, stumjot viņu pāri īsīkumam. Viņš bija vecs vīrs, taču viņa kaislība dega spožāk nekā jebkad agrāk, apgaismojot viņa ceļu uz priekšu. Kādu vakaru, pēc vēl vienas dienas, kas bija pilna ar bezgalīgiem atteikumiem, Hārlands iebrauca mazā, klusā pilsētā. Tur esošā ēdnīca, ko sauca par ceļa atpūtas vieta, izskatījās tikpat nogurusi, cik viņš pats ar mirgojošu neona zīmi. Tas būtu viņa 1000. mēģinājums, vai varbūt 1001. Viņš iegāja, zvaniņš virs durvīm klusi zvanīja, atklājot vientuļu, nogurušu viesmīli, kura tīrīja letes. Atvainojiet, kundze, Hārlands sāka, viņa balss aizsmakusi no garā brauciena. Vai īpašiem ir tūmā? Man ir kaut kas īpašs, ko viņiem parādīt. Īpašniece, sieviete vārdā Klāra, iznāca no virtuves, slaukot rokas priekšautā. Viņa paskatījās uz Hārlandu, viņa sejas izteiksme bija nogurusi, bet zinkārīga. Ko es varu izdarīt jūsu labā, kungs? Viņa jautāja, viņas balss bija pārsteidzoši maiga. Hārlands paskaidroja savu pupiņu kotleti, viņa balss atguva parasto kaislību un pārliecību. Viņš pagatavoja svaigu partiju tieši tur uz viņas mazā grila, vilinošais aromāts piepildīja ēdnīcu. Klāra vēroja, vai smalkā smaida spēlējās uz viņas lūpām, viņas interese bija skaidri izraisīta. Viņa paņēma kumosu, viņas acis nedaudz ieplētās pārsteigumā un sajūsmā. Tas ir patiešām kaut kas, kungs, viņa nomurmināja, ar entuziasmu paņemot vēl vienu kumosu. Tas ir atšķirīgs, bet garšīgs. Es nekad neesmu garšojis neko tam līdzīgu. Hārlanda sirds priekā un atvieglojumā lēkāja. Mēs to izmēģināsim, paziņoja Klāra, jauna dzirkstele viņas nogurušajās acīs. Ieliekam to ēdienkartē kā īpašo piedāvājumu. Cilvēki vienmēr meklē kaut ko jaunu. Hārlands nevarēja noticēt savām ausīm, beidzot, jā. Viņa pirmais līgums, neliels rokas spiediena līgums, šķita lielāks par jebkuru lielu darījumu. Ceļa atpūtas vieta, klienti iemīļoja pupiņu kotletes, un drīz vien runas par jauno, garšīgo ēdienu sāka izplatīties. Hārlands, tagad vecāks un gudrāks, neapstājās ar savu ceļojumu. Viņš turpināja braukt, turpināja dalīties ar savu īpašo recepti ar vairākām restorāniem. Ceļam joprojām bija savs bedres sastāvdaļu trūkums, jauni konkurenti, reizēm sliktas atsauksmes, kas pārbaudīja viņa apņēmību. Bet tagad Hārlands zināja, kā ar tām tikt galā ar pieredzi un gudrību. Viņš bija iemācījies, ka katra bedre ir tikai daļa no ceļojuma, nevis iemesls, lai apturētu viņu progresu. Viņš pielāgojās, uzlaboja savas metodes un izturēja katru izaicinājumu. Beigu beigās viņa veģetārā pupiņu kotlešu recepte kļuva par iemīļotu favorītu visā valstī, liecība par viņu nesalaužamo garu un redzējumu. Viņš veidoja mantojumu ne tikai ar garšīgu recepti, bet arī ar nelokāmu ticību savam sapnim. Viņa stāsts atbalsojās ar atvērtā ceļa gudrību, spēcīgu mācību mums visiem. Dzīve patiešām ir ceļš ar bedrēm, līdzīgi kā Hārlanda garais un izaicinošais ceļojums. Šie izaicinājumi nav paredzēti, lai mūs novirzītu no ceļa, bet gan lai mācītu mums noturību un apņēmību mūsu mērķu sasniegšanā. Tāpat kā braucot pa bedrainu ceļu, mums jāvadās stabili, jāsaglabā fokus un jāturpina virzīties uz priekšu ar mērķi. Ja Hārlanda Sandersa neticamais ceļojums iedvesmoja tevi turpināt, abonē Latvianrepo, lai iegūtu vairāk leģendāru stāstu. Spied patīk, ja tu šo mācību pielietosi šodien, un komentē, kuru slavenu stāstu mums vajadzētu dalīties nākamreiz.